Slavu Jēzum. Šodien mēs varētu lasīt tā kā nākušo Dāvida dziesmu 16. Un 16. Dāvida dziesma, viņai ir kaut kāds nosaukums ebreju valodā, kurš šeit neredz. Un kurš ir tā kā noslēpums, jeb kaut kāds, kaut kas apmēram kā noslēpums. Tas ir tās dievišķs tāda noslēpums, ir dievišķa gudrība, kaut kas tāds tādu attieksmi. Tā es lasītu komentārā. Varbūt tad 16. psalms. Dāvida sirds dziesma. Pasargi mani, ak Dievs, jo es paļaujos uz tevi. Es saku uz to kungu, tu esi tas kungs, bez tevis man labuma nav. Pie tiem svētiem, kas virs zemes, un tiem godīgiem ir viss mans labais prāts. Tiem, kas pieņem citu dievu, būs lielas sāpes. Es neupurēšu viņu asiņu dzeramos upurus un neņemšu savā mutē viņu vārdu. Tas kungs ir mana tiesa un mana daļa, tu glabā manu mantas tiesu. Man daļa tikusi jaukā vietā, tiešām man ir nākusi skaista manta. Es slavēšu to kungu, kas man dod padomu, ir naktī mana sirds mani pamāca. Es turu to kungu bez mitēšanās savā priekšā, jo viņš man ir pa labai rokai, es nešaubīšos. Tādēļ mana sirds priecājās un mans gods līksmojās, ir mana miesa dzīvos droši. Jo tu manu dvēseli nepametīsi kapā, savam svētam tu neliksi redzēt satrūdēšanu. Tu man dari zināmu dzīvības ceļu, priekš tava vaiga ir līksmošanās pilnība un prieks un jaukums pie tavas labās rokas mūžīgi. Slavies, lūk. Tātad šis ir tāds kaut kāds īpašs psalms, ja Dāvida dziesma skaitās, un ka mēs varam nomanīt, tad šeit iet runa par Jēzu Kristu, ja tad šeit iet ar atsauksmi jaunā darībā vairākās vietās, man liekas. Es tam varam, ja tu man dvēseli nepamatīs kapā un savu svētam, tu neliks redzēt satrūdēšanu. Tad iet runa par pirmā personā ir runa. Un tas tā kā tā doma ir tāda, kas tādi varētu arī būt, ka tas runātājs ir tas kungs. Tas ir tas kungs, tā pravietojums līdzīgi kā 22. psalms, pravietojums no viņa tāda redzēšanas vietas, kāds varētu būt tā kunga skatījums. Ja, pirms to varētu arī dažādas to skatīties, daži vien ka, bet tā lasiņa caur, tad jāpiekrīt, ka tas tā arī varētu diezgan daudz būt, ka tās ir šis Dieva dēls, ir tā kunga vaiga eņģēls, kas to visu lietu runā. Ja. Protams, arī to apskatīt savādāk, un mēs to apskatīsim arī savādāk tādā nozīmē, kad mēs esam Jēzus sekotāji. Tad, kā dzīvo Jēzus, tā mums būs dzīvot, ja, tad viņam sekojot, un viņš ir mums bijis par priekšzīmi, jeb priekšgājējs, ir pirmais no augšām celtiem, ja, tad pirmais ticības celmlauzes, un tam līdzīgi, kā mēs to redzam svētajos rakstos. Bet, šis tad ir arī Dāvida sirds dziesma, un ļoti tāda, viens no tādiem pamatakmeņiem, man liekas, ticības un arī attiecības ar Dievu pamatakmeņiem, uz ko Dieva bērni var likt savu cerību un liek savu cerību, bet vēl vairāk tas ir sekojot Kristum. Tātad Jēzus mums ir, kad viņš mūs padara par saviem bērniem, viņš aicina mūs būt par viņa mācekļiem, kas mācās no viņa. Ja? Un tiem saviem mācekļiem viņš viņiem saka, seko man. Tas ir tas, arī ko viņš mums saka, tas kungs. Ja? Viņš seko man. Un tas nav tikai viena lieta, teiksim, lasīt rakstus, ko viņš saka un darīt tos. Ja? Kas mans, kā rakstīts ir, kas mīl man, tas tur mans baušas, ja? Tad mans pavēles, tā ir sekošana, protams, viennozīmīgi. Ja? Bet tā arī sekošana tajā dzīvajā ticībā, tajā
kad tas vārds kļūst dzīves, ka mēs viņu sākam dzīvot. Ja, tad, kad mēs saprotam un ieraugam, ka tas, ko Jēzus saka, ir patiesība, un tā ir realitāte, ja, tad, vai Dieva valstības realitāte. Viņš atnāk un stāsta par Dieva valstības realitāti, ja, atnāk un stāsta par ēlas realitāti, ja, par grēka nāvīgo ļaunumu, ja, kas ir grēks. Un, kā mēs lasījām, tad Marks 8, tas bija 9, Marks 9. Un citās vietās pirms svētajos rakstos. Un šeit ir viens no tādām lietām, un pats pirmais jau viņš saka, pasargi mani, ak, Dievs, jo es paļaujos uz tevi. Viss tāds viens no pamatīgākajiem ticības akmeņiem, stūrakmeņiem, ja postulātiem. Tas kungs ir tas, uz ko mēs varam paļauties. Uz to paļāvās kungs Jēzus Kristus, ejot mums pa priekšu. Viņš dzīvoja kā cilvēks šeit, viņš nelietoja dievišķu autoritāti. Ja, tas ir diezgan būtiski. Tas saprast, kaut gan daudz lietas mums uzdod jautājums. Ja? Vai tas tā bija vai nebija. Bet, lasot ebreju vēstuli, mēs saprotam, ka viņš dzīvoja kā cilvēks. Ja? Gāja pat cauri ciešanām visām pārējām lietām un nolika savu dievišķo autoritāti, dievišķo savu lietu. Ja. Kaut gan redzam šodien tomēr, ka viņi ir un parādās. Tā mums liekas. Lūk, tad viena pamat lietām ir arī šeit, uz ko Jēzus būtu teicis, ja tā pareizi saprast savas dzīves laikā, pasargi man, ak, Dievs, jo es paļaujos uz tevi. Un šī ir viena no pamatlietām, ka mēs varam paļauties uz Dievu. Un uz Dievu, ka viņš ir mūsu sargs un viņš mūs pasargā. Arī tad, ja mēs esam kaut ko salaiduši greizi un mēs atgriežamies un lūdzam aizsardzību. Ja? Viņš to dāvina, tas varbūt nav absolūti viennozīmīgi visos gadījumos. Ja? Jebkura mūsu sūdzība, ko mēs būtu izdarījuši, jeb kaut kāda lieta. Ja bieži vien mums ir arī jāatbild par sākām, ko mēs esam izdarījuši. Ja? Tā kunga priekšā mēs esam salīdzināti. Bet viņš mūs pasarga. Un tas tiešām ir viena no lietām, ko katrs Dieva bērns ir piedzīvojis tik daudzas reizes, ka tas kungs mūs pasargā. Ja? Viņš ir mūsu sargs, ko mēs neesam pelnījuši. Mēs nekādīgi neesam pelnījuši, ka viņš mūs pasargātu. Ar ko mēs būtu īpaši, ko mēs būtu izdarījuši tādu? Neko. Tas ir vienkārši viņa žēlastība, kā viņš nāk pie saviem cilvēkiem, kas grib viņam sakot, kas meklē viņa vaigu. Un, lūk, saviem cilvēkiem, kas viņam sako, ja? kas viņu piesauc, ja? Kas tic un paļaujās. Un šeit ir tā ticības sadaļa iekšā, kad mēs ticam tam, ka mēs varam paļauties, nevis tikai, ka viņš ir, bet ka mēs varam paļauties uz viņu, ka viņš mūs sargā. Tā ir ticības lieta. Un šeit no mums tiek prasīts ticība faktiski. Mēs baļojamies un ņemamies, mēs aizējam garām kaut kur. Ja? Jā, kaut kas kādreiz notiek, kaut kas nenotiek. Ja? Bet tā ticība ir tā, kas tiek šeit postulēta, ja? Lai mēs pie tā palikt. Ja? Mēs varam paļauties uz viņu, ka viņš mūs sargā. Un tad padās iet tālāk. Es priekš saku uz to kungu, tu esi kungs. Bez tevis man cita labuma nav. Ja? Tad viņš ir visa piepildījums. Bez tevis man labuma nav. Tad cita labuma nav. Tu esi kungs. Un tad ir tā lieta, kas ir viņš un kas esam mēs. Ja? Viņš ir mūsu vislielākais iegūms un dārgums, ka viņš ir mūsu uzaicinājums, mēs varam būt viņa ļaudis. Ja? Un lūk, un šeit turpinās, tas ir, ja mēs to saprotam un redzam to, ka tas ir tas mesijāniskais skatījums, ja, no Mesijas viedokļa, no Kristus viedokļa, un tad mēs varam redzēt, ka tas viss tālāk ir saprotams. Ja mēs liktu sevi tajā vietā, tad tas būtu mazliet dīvaini. Pie tiem svētiem, kas ir zemes un tiem godīgiem, ir viss mans labais prāts. Tas ir tas, par ko priecājas tas kungs. Ja? Un ja mēs sakām, ka tas kungs mums ir atpiecis, mēs varam dzīvot, kā mēs gribam, tad mēs esam vienkārši nelieši. Ja? Dievu priekšā, un viņš arī tā uz to skatās. Tā ir liela vieglprātība, kuru tā pasaulīgā reliģija, pasaulīgā kristietība ir apgalvot, ka tas ir vienalga, kad mēs piedodam Dievam, kādi mēs paši esam, ja? Ka tas ir
jo Dievs ir mīlestība, viņš ir samaksājis, viņš mīl katru mēslu. Ja? Tā tas nav, ja? Tas nav ne vecā, ne jaunā darbībā. Tādā veidā arī tās pats Marka 9, ka mēs lasījām. Tu tikai apgreicina savu Dievu bērnu ar savu skatienu, ja? Un to nonāk tēlē. Tagad es skatu, varbūt es nezinu, cik tas ir būtiski, ja, kādā no situācijām, bet es vienkārši parādu to nopietnību, ar kādu Dievs attiecās pret to, kādu mēs esam. Ja. Viņš ir mūs atpiecis, lai mēs dzīvotu svētu dzīvi, nevis lai mēs dzīvotu nelietīgu dzīvi. Ja. Pēc savām iedomām, mums palīdz mums. Lūk, tad pie tiem svētajiem, kas ir zemes, un tiem godīgiem ir viss mans labais prāts. Tad viss ir tas, ko viņš domā par tiem, kas ir godīgi un svēti. Tas ir, kas nošķiet, nenozīmē, ka viņš dzīvo pilnīgi absolūtā ideālībā, ja, kas vienīgais Jēzus tā dzīvoja, bet es esmu godīgs un nošķīries priekš Dievu. Tā es to ieraugu. Protams, arī dzīvo svētumā, bez cik viņš to spēja saprot, kā mēs to spējam saprot. Un tad viss viņa labais prāts ir uz tiem, un tad ir tie, kurus viņš glābi ved un nes, ja, attiecīgi. Un ja kāds ignorē un augstprātīgi izturās pret to dāvanu, ko Dieva dēls ir samaksājis savu dzīvību, savām asinīm, tas ir vienkārši nelietība. Ja. Un tad nekāds nav, kas beidzās ar cits apcietināšanu. Ja, ka mēs tālāk. Nu, lūk. Un tad aiziet tālāk lietas, kas tad ir tas nav pretējais, svētie un godīgie, bet tie, kas pieņem citu dievu, būs liels sāpes. Es neopurēšu viņu asiņu dzeramos upurus un ņemšu savā mutē viņu vārdu. Tiem, kas pieņem citus dievus. Es mazliet palasīju Spurgeon, un viņš diezgan viņa komentāru par šo, un tad diezgan nopietni tieši par šīm lietām, kas te ir. Kad mums jābūt ārkārtīgi uzmanīgam, lai nekādā ziņā neiesaistītos reliģiskā nepatiesībā. Mums jāizjūt riebumu pat pret visceremonālākajiem katoļu rituāliem šī gadījumā, bet katoļiem, bet ne tikai. Ja? Un viņš saka tā, ka es nepiedāvāšu viņa asins dzērienu upurus un tam līdzīgi. Mazliet tālāk vēl. Būtu pat labi izvairīties no ļaunu vārdu pieminēšanas, neuzņemt tos savām lūpām. Mēs, un tālāk, jāpārauj visas neticības saites un jāpaliek tīrai draudzē, tā kā no visiem miesiskās gribas pielūgsmes netīrumiem, kas tagad piesārņo Dieva kalpošanu. Tad par visām elgdievībām, kas draudzēs, kristīgās draudzēs tiek lietot, lai aizvietotu Dieva realitāti un Dieva patiesību. Ja? Jeb konkrētu attiecību attiecības draudzēji ar Dievu, kas tiek kādas imitācijas tiek liktas vidū, vai tas ir bildes, vai tas ir idejas kaut kādas, jeb svētā gara imitācijas, kas nav svētais gars, ja? Viss ir elgdievība. Ja? Piemēram, tā doma tālāk, ka viņš atkal piemin, kā var būt, ka kādi vispār saistās ar pāvesta baznīcu, ja? Šajā kontekstā. Tad, cik ārkārtīgi nopietni ir tas, jau šis ir nopietnais psalms, ja? Ir tas, ja mēs kaut kādas elgdievības atļaujam elgdievībām, jeb kādām idejām vai priekšmetiem vai cilvēkiem, jeb kam nostāties ar mums un dzīvo Dievu, kurš ir. Nu, tas kungs ir man tiesa, man daļa, tu glabā man mantas daļu. Tad viss mūsu labums ir tajā kungā, un skatīšanās ir uz to kungu un to mantojumu, ko viņš priekš mums patur mūžībā, nevis ko mēs varam ieraugt tagad. Nu, tā es to ieraugu šo lietiņu, ja? Un prieks par to, ka mums ir labā daļa, un tas labā daļa ir tas kungs. Un tas ir tas jautājums, vai tiešām mums tā liekas, ka tas kungs ir mūsu labā daļa. Ja? Kad mums tā liekas, ka mums labā daļa ir karjera, ja cilvēki mums mīl, ja draudzē mēs paši varam pačupoties. Un tas arī tas skaisti nav nekāds pārmetums nav. Bet ja tas ir mērķis, tad tas nav skaisti. Ja? Tad mums iznāk čupošanās, mums iznāk futbola klubiņš beigās. Ja?
kad mēs viens par otru priecājamies, nevis kopā draudzi meklējam, kā mēs varētu būt tajā kontaktā ar Dievu, kad viņš ir mūsu dzīvais kungs, kur mums ir dzīvais kungs, nozīmē dzīves attiecības ar viņu. Mēs lūdzam viņu, un viņš mūs pamāca dažādos veidos, ja? Un mēs viņam sekojam, sekošana un mācīšanās. Nu, lūk, un tad slavēšu to kungu, kas man dod padomu, ir naktī mana sirds, arī naktī manu sirds viņš pamāca. Tad tas kungs ir jaunā derības Dievs, ir tas, kurš māca cilvēku, ja? Māca mācekļus, un tā jaunā derības apsolījums arī, ka tas kungs mācīs katru vienu. Ja? Tas jau jaunā derības tajā pravietojumā ir iekšā. Ja, tad, viņš māca mūsu sirdi arī pat tad, kad mēs esam iegājami. Un šeit 8. es turu to kungu bez mitēšanās savā priekšā, jo viņš ir man pa labai rokai, es nešaubīšos. Tādēļ man sirds priecājas, mans gods līksmojas un mana miesa dzīvo droši. Jā, nu šeit ir tas, ko es gribēju akcentēt šodien. Es turu to kungu bez mitēšanās savā priekšā, jo viņš ir man pa labai rokā, es nešaubīšos. Un no tā izriet, tādēļ mana sirds priecājas, un mans gars, jeb gods līksmojas, kā te mums ir. Mans gods līksmojas, pat mana miesa dzīvos droši, jeb arī mana King James raksta, my flesh also shall rest in hope. Mana miesa atdusēsies cerībā, tātad pat mūžīgo dzīvību. Cerība par mūžīgo dzīvību. Atkal ir tas, kad ķermenis ir miesā ir cerība uz augšām celšanos, ne tikai dvēselē, bet miesā, ja? Pārveidot miesu. Tā ir interesantā sadaļa, kas šeit nāk klāt. Tad, faktiski šeit ir iekšā tāda sadaļa kā pienākums, jeb mums sakojot Dievam, jeb Kristum, ja? To kungu bez mitēšanās turēt savā priekšā, jo viņš man ir pa labai rokai. Viņš vienmēr ir mums blakus, un mums tas ir jātic un jāierauga un jādzīvo tā, kā mēs esam Dievu priekšā. Ja? Un tā ir tā kā tāda pamatlieta, ja? kas saistīta ar mūžīgo dzīvību. Ja? Ka tas, ka mēs esam tagad Dievu priekšā, mūs patur tajā vietā, kad viņš mūs nesīs tālāk. Ja? Un tā ir ticības lieta numur 1. Ticības lieta un rēķināšanās ar šo realitāti. Ja? Un, kad mēs rēķinamies to realitāti un esam ticībā, tad mēs piedzīvojam arī to notikumu. Ja? Un, kad mēs lasījām arī tajā pašā Marka 9, ja? Tajā nodaļā, kur tiek mācekļiem, kuri nevar izdzīt tagad to garu, iet runa par neticību. Tad kāpēc? Tā ir neticība, kas neļauj viņiem paveikt to, kādu pavēli Jēzus viņiem devis. Jēzus viņiem deva pavēli, ejiet, tur dziediniet, izdzeniet un tam līdzīgi. Viņi to nevar izdarīt. Un Jēzus viņiem nesaka, nekas, jūs kaut kā, jūs saka, nē, jūs neticīgi. Ja? Un jums ir jāgavē un jālūdz, lai es kļūtu ticīgi. Ja? Viņa pavēle ir no vienas puses, ja? Viņa spēks ir šeit, blakus viņiem, bet viņu ticība neļauj realizēt to notikumu, kas viņiem ir pavēlēts. Ja? Un šeit arī Jēzus nāk uz zemes un saka, Dieva valstība ir tūklāt pienākusi, un visiem veidiem viņš to saka un apliecina. Un mēs dzīvojam tā kā tādi jauni, ja? Mēs vienkārši ejam kaut kur pa savam, ja? Nevis kā jēra, kas sako, bet mēs vienkārši, ka mēs dzīvam, un mēs nereiķinamies ar šo realitāti. Tik ļoti daudz, un ne tikai personas, bet arī daudz kopā. Ja? Un ja daudz kopā reiķinās ar to realitāti, tad daudzai nav jāsaka, esiet taču dievbijīgāki, ja jeb kaut ko tam līdzīgi, ja jeb reālāki, jeb kaut kā tam. Tas notiek pats no sevis. Nu jā. Un tad tālāk, ja tu man dvēseli nepamatīs kapā, bet savam svētam, tu neliks redzēt satrūdēšanu. Tas ir tas, kas notika ar Jēzu, kad viņa miesa nesatrūdēja. Ja?
tu man dari zinām dzīvības ceļu, priekš tavu vaigu ir liksmošanās pilnība. Prieks un jaukums pie tās labās rokas mūžīgi. Tas ir mūžīgās dzīvības novērtējums, tas ir augšām celšanās ar mūžīgā dzīvībā. Dzīvības ceļu. Tad kurš dara zinām dzīvības ceļu? Tēvs dara zinām. Māca dzīvības ceļu. Nu, lūk. Tur ir vairākas interesantas atsauces, ka mēs varam dažas nolasīt šodien. Un no tām ir no apostoļu darbiem. Un par šo te pazīstamais sprediķis Pētera apostoļu 2:22 un uz priekšu. Jūs, Izraēla vīri, klausiet šos vārdus, Jēzu no Nacaretes, vīru no Dieva skaidri ierādītu jūs starpā caur spēcīgiem darbiem un brīnumiem un zīmēm, ko Dievs darīs caur viņu jūsu starpā, kā jūs paši to zināt. Šo pēc Dieva nolemta padomu un pa priekšzināšanas dodotu jūs esat ņēmuši caur netaisnu rokām pie krusta piekaluši un nokāvuši. To Dievs ir uzmodinājis nāves sāpes atraisīdams, jo nevarēja būt, ka viņš no tās taptu turēts. Jo Dāvids par viņu saka, es to kungu vienmēr esmu turējis priekš acīm, jo viņš man ir pa labo roku, ka es nešaubos. Tāpēc mana sirds priecājās un mana mēle liksmojās, un arī mana miesa dusēs uz cerību. Jo tu manu dvēseli nepametīsi kapā, nec savam svētam liksi redzēt satrūdēšanu. Tu man esi zināmus darījis dzīvības ceļus, tu mani piepildīsi ar līksmību tavu vaiga priekšā. Lūk, tad ļoti skaidrs, ja, tad šeit arī šī piebilde par miesu arī tad Dievs sastājas, un arī mana miesa dusēs uz cerību. Ja, tā kā King James viņu tulko. Tā, ka tas ir augšām celšanās cerība, šeit ir paskaidrot diezgan skaidri. Un arī šis citāts, kas nāk kopā, ja, jo Dāvids par viņu saka, un kas tad tas ir? Ko Dāvids par viņu saka? Es to kungu vienmēr esmu turējis priekš acīm, jo viņš man ir par labo roku, ka es nešaubos. Tātad, tā realitāte eksistē. Ja es saku, Dieva valstība tūklāt pienākus, mainieties, ja nožēlojiet nepareizās lietas grēkus un domājiet pēc Dieva perspektīvas, pēc viņu vārdiem. Un lūk, un šeit ir tieši tā pati lieta rakstīta, bet tā tad es to kungu vienmēr esmu turējis priekš acīm. Tā ir kaut kāda darīšana. Tas nav kaut kas nejaušs. Ja? Kaut kas mērķtiecīgs. Tā realitāte ir, bet kur es esmu tajā realitātē? Un kad mēs tā aizmirstam, kur es esmu tajā realitātē, tad mums var aizvizināt un aizpūst visādās jocīgās vietās. Ja? Kad Dievs mums nav tā dievišķā realitāte, Dieva valstība mums neatiecas uz mums tagad, bet viņi ir vispār kaut kā tā kā. Bet uz manīm tagad, šī brīdī, kur es stāvu, kāds mums te sakās? Mēs taču te mierīgi dzīvojamies, ja? Un lieciet mūs mierā beigās. Ja? Tas ir kaut kas tāds diezgan nopietns. Ja? Tad šeit arī, protams, ir pasludināts par Jēzus Kristus krusta nāvi un augšām celšanos. Tad viņš mirs mums par mūsu grēkiem, ja, un tamdēļ viņš nāca uz zemes, lai samaksātu par tevi un par mani. Ja. Un viņš atpērk mūs no pasaules, no grēka, no pasaules, no tās pasaules melu tēva verdzības, lai mēs nedzīvotu vairāk šīs pasaules kā šīs pasaules pilsoņi, kur Dievs ir kaut kur tālu, mums jāsūta telegrāmas, tāds ir kaut kāds. Un mēs varam visu, ko domāt, visādas mēslas, un tad, kad mēs runāt, un tad, kad mēs iedomājamies, lūk, tās tikai lietas Dievs zina, un pārējās lietas nogrimst kaut kur tajā pasaules filtrām. Un mēs lūtamies lepni, ka mēs esam iedomājušies kaut ko tādu darīt. Nu, lūk, tad mūsu ticība, mūsu attieksme tajā. Interesants ir konteksts arī, ka mēs varam atrast šeit svētajos rakstos Jāņa evaņģēlijā 6. nodaļā. Tur diezgan daudz ir visām nodaļa būtu
tādu, ko varētu šajā kontekstā lasīt un studēt. Un šeit ir šis notikums kopā, varbūt izlasīsim to šo notikumu, es gribētu savu priekšā. Apos no 25 līdz 28. Tad es pateiktu to kontekstu. Un otrā jūras malā viņu atraduši, tie uz viņu sacīja: Rabi, kad tu esi atnācis? Jēzus tiem atbildēja un sacīja: Patiesi, patiesi, es jums saku, jūs mani nemeklējāt tāpēc, ka jūs brīnuma zīmes esat redzējuši, bet ka jūs esat ēduši un pēduši no tām maizēm. Dzenaties ne pēc tās barības, kas zūd, bet pēc tās barības, kas paliek līdz mūžīgai dzīvošanai, ko tas cilvēka dēls jums dos, jo šo Dievs, tas tēvs, ir apzieģelējis. Tad tie uz viņu sacīja: Ko darīsim, lai strādājam Dieva darbus? Jēzus atbildēja un uz tiem sacīja: Šis ir tas Dieva darbs, ka jums būs ticēt uz to, ko viņš sūtījis. Jā. Lūk, tātad šis, kas ir pirms tam, ir divi notikumi, ja, tad, kas aprakstīts 6. nodaļā, proti viņš izdala 5 smiežu maizes un 2 zivis, ja, 5000, ja. Un tie ļaudis apsēžās visi, un mācekļi, tad tikai vīri 5000, ja, plus vēl, kas viņiem kopā. Un tie mācekļi, Jēzus dod mācekļiem, mācekļi dod maizi un zivis pārējiem, un viss tas pūlis ir paēdis un paliek pāri vairāk nekā bija pirms tam. Nu, es nezinu, un tie cilvēki to redz, ka tas tā ir. Un viņi pēc tam grib viņi celt par ķēniņu. Un ja es paskaidroju, ka nevis tam dēļ, kad viņi būtu ieraudzījuši Dieva valstību un Dieva valstības brīnumu, bet tam dēļ, ka viņi ir visu pēduši. Un tas ir normāli, viss forši, to mums vajag. Ja? Mēs visi pēdam, ja? Un no nekā. Tā kā ne nekā, bet no pavisam liela mazumiņa. Un visu rokās notiek tas brīnums, ja? Un pēc tam nākošais, kas ir kad viņi grib celt viņu par ķēniņu, liekas, ka brīnišķīgi, vai tas nebija tas, ko Jēzus atnāca, lai viņš būtu ķēniņš šeit, ja? Viņš aizlāžās prom no viņiem, ja? Viņš noslēpjās tur, kur kalnos, krūmos vēl kaut kur. Un tik ļoti tas ir viņš projām, kad mācekļi viņu nesagaida, bet brauc vienu mājās. Tas diezgan jocīgi, tas sižets ir, ka viņi aizbrauc bez Jēzus un nāk jūrā, un citā evaņģēlijā, mēs zinām, tur bija vētra liela, ja? Un šeit Jēzus pēc šī notikuma, tā ir tas pats notikums, tā kā turpinājās, ja? Viņš paēdina to pūli, un turpat vakarā, ja pa nakti viņš nāk pa jūru ar kājām pie viņiem. Nu, vajadzētu būt tā, ka vispār visi ir gar zemi, kas to redzējuši. Bet nekā tāda nenotiek, ja? Visiem ir kaut kas tāds, pilnīgi cits, viņš aizies otrā galā, ārkārt te gadījies, ja? Tāds tā kā. Un viņš nesaka, kas atnāca pa ūdeni. Un tad visi varētu, tiešām pie mācekļiem pieiet paklā, viņš pa ūdeni nāca. Jā, viņš nāca pa ūdeni. Nu, normāli tā staigā. Nē, nekā tāda, ja? Viņš vispār nereaģēs to lietu. Un viņš saka, nē, tas nav, jūs nesaprotat, par ko runa, jums vienkārši ēst gribās. Un tas ir viss, ka jūs esat atvilkušies šeit. Jūs man nemeklējat tam, ka jūs brīnuma zīmes būtu redzējuši, proti, ka jūs piedzīvot, ka tā ir Dieva valstība, ja? Bet tur ir aklas acis, un kurlas ausis un cieta sirds, kas ir tad, kad var redzēt, ka notiek Dieva valstības notikums, tu nesaproti, neierauga un ignorē to Dieva valstības darbu, kas notiek. Un tas notiek arī ar mums visiem kaut kādā mērā, ja? Mēs esam piedzīvojuši, es kādreiz klausos, gan uz sirdsliecībām, bet arī uz savām kādreiz, ja? Cik ļoti mēs laižam gar ausīm to, kad kāds to ir izdarījis, to neticamo notikumu, ja? Ko mēs piedzīvojam ik pa laikam un varam liecināt daudzai. Kāds to ir izdarījis? Kur tas kāds ir? Mēs tur lūdzam, mēs gājām kaut ko vienkārši domās, izsaucāmies un kaut kas notika. Kā viņš zina tavas domas? Kā viņš zina?
Tās ir vienīgās domas, ko viņš zina no tevis. Varbūt citas domas viņš arī zina no mūsu sirdīm. Ja? Ne tikai to vienu domu, kurš ir tas kungs mums palīgs. Ja? Tas ir labi, ka mēs ticam tam un izsaucamies. Tas ir brīnišķīgi un tas ir tas, kas ir jādara. Bet, ja, saprast to notikumu. Mēs apgriežamies ticēt uz papēžu, mēs esam aizmirsuši to. Nākošā reizē mums atkal ir izmisums. Kāpēc mēs maizi neesam paņēmuši līdzi, kā tie mācīgi. Nu, un šeit šis pats viņš saka, jūs nesapratāt, ka iet runa par Dievu valstību. To tas praktiski nozīmē. Ja? Jums ēst gribās, jūs esat pēduši. Un viņš saka, ne pēc tā jums jādzenās, ka jūs esat pēduši, ka jums būtu komforts jūsu miesai, bet gan pēc mūžīgās dzīvošanas. Tas ir tieši tas, ko tajā psalmā mēs izlasām 16. Ja, ko viņš saka, kad es turu to kungu savā acu priekšā, jo viņš man ir blakus. Tad tas ir iespējams, bet kāda ir mana reakcija ja, uz to, ka Dieva valstība ir blakus? Kā mēs dzīvojam? Mēs visi kolektīvi ignorējam reāli. Tas kolektīvs tāds navigātors, ja tāda drīkst slikti izteikties. Ja? Un vienalga tas ir. Ja? Viss vienkārši tā kā visa kristīgā draudze iet garām Dievam, kurš viņam visu laiku palīdz. Varbūt ne visa, bet varbūt tu ne, bet tie citi. Ja? Un viņš šeit saka, nē, tu centies saprast, kas notiek. Ja? Var teikt, mosties. Ja? Un tagad dzenieties pēc tās barības, kas Dzenieties ne pēc tās barības, kas zūd, bet pēc tās barības, kas paliek līdz mūžīgai dzīvošanai, ko tas cilvēka dēls jums dos, jo šo tas tēvs ir apzīmogojis. Ja? Tad, tas ir pēc kā mums ir jādzenās reāli, pēc mūžīgās dzīvības. Un tas arī ir jautājums tieši tāds pats. Ne, ja mums pājā ar tekstiem tādiem, kad vienkārši viss ir kārtībā, dzīvo kāds tu esi, grēko kāds tu esi, nevajag ļoti grēkot, bet bišķiņ. Bet ja sagrēkojies, tad vienkārši saka tev piedod, un mēs varam brīviet tālāk, un ja sanāk grēkot atkal. Ja nesanāk, arī labi. Būs arī nav pareizi izteikts. Lūk, un viņi uzdod labu jautājumu viņiem, pēkšņi. Visam tā kā ārā no konteksta. Ko darīsim, lai strādājam Dieva darbus? Labs jautājums. Ko tad mums darīt? Kas tad ir tas, ja tas reiz ir šādi? Ja? Un viņš dod atbildi. Šis ir tas Dieva darbs, ka jums būs ticēt uz to, ko viņš sūtīs. Mēs jau paticējām. Kas par lietu? Ja? Tā kā. Nē, tas ir darbs, un tas nozīmē, ka tas ir jādara. Un tas ir jādara atkal un atkal. Atkal un atkal mēs darām ticēšanu. Tā ir lieta, kas nāk ar pretestību. Darbs nav izklaide, kad mēs nošļūcam par slitkalniņu lejā to ūdens trūpu, šap, plankšie, mūžīgā dzīvībā iekšā. Jā, mums jau tā likās, ka mēs kāpām trūbā, ka tā būs, ja. Nē, šitā tas neizskatās. Ja? Tas izskatās pēc tā, kad ir jāstrādā, jāpieliek pūles, jāsvīst sviedri un jādara to, ko brīžiem negribās pēkšņi darīt, jo ir noguris un ir apnicis viss jau. Ja? Tu darbu dari, tāpēc, ka tu dari darbu, arī tad, kad patīk vai nepatīk. Un tas ir arī grūti reizēm priecīgi, reizēm viegli, reizēm grūti. Ja? Dažādi. Šeit ir tas darbs. Un tajā kontekstā, kā mēs lasījām ar šo 16. psalmu, es turu to kungu acu priekšā. Tas ir tas pats darbs. Gan turēt to kungu savā priekšā, gan turēt Dievu valstību, ja, tas ir vienkārši dzīvot tajā realitātē, kas ir. Mēs esam iecelti tajā realitātē. Kristus samaksās mums asinīm, lai mēs būtu debesu valstības pilsoņi. Mēs dzīvojam tā kā pasaules pilsoņi. Sakām, man tāda pagonīte ir, ka es esmu debesu valstības pilsonis, bet faktiski es dzīvoju pasaulē. Es nereiķinos ar Dievu valstības realitāti. Ja? Jā, es vēdinās uz draudzi. Labi, aizies ar. Labi, tas ir brīnišķīgi. Bet ir par kaut ko daudz vairāk dzīvot Dieva valstībā. Ja? Dzīvot, turēt to kungu acu priekšā. Un šeit tas pats, ticēt uz viņu. Tas ir kā darbs,
kas ir darāms. Ja? Visa pasaule un miesa domā, kā dabūt mūs projām no šīs ticības realitātes. Ja? Viņi cīnās par to. Tā ir kauja. Kauja par manu un tavu dvēseli, par Kristus draudzi. Dabūt projām no realitātes, no tā, ka Dievs ir reāls un debesu valstība ir reāla, un Elle ir reāla, un reāls ienaidnieks, kurš staigā apkārt kā lauva un domā, kā kādu nolaupīt. Ja? Tas ir tas, kas notiek. Tas ir plāns tāds. Ja? Tur ir cilvēki, kas tajā piedalās. Viņi mēdz būt draudzes vidū. Ja? Un apzinātie un neapzinātie dažādi. Kad mēs nebūtu tā vidū. Ja? Tad šis ir tas Dieva darbs, ka jums būs ticēt uz to, ko tas kungs ir sūtījis. Nu, tā ir tas uzdevums. Ja? Varbūt balsīt mazliet tālāk no 30. panta, gabals priekš. Tad Dievs viņu sacīja, kādu zīmi tad tu dari, ka mēs to redzam un tev ticam? Ko tu dari? Mūsu tēvi to manna ir ēduši tuksnesī, kā ir rakstīts, viņš tiem ir devis ēst maizi no debesīm. Tad Jēzus uz tiem sacīja, patiesi, es jums saku, Mūzes jums to maizi no debesīm nav devis, bet mans tēvs jums dod to īsteno maizi no debesīm. Jo tā ir tā Dieva maize, kas nāk no debesīm un dod pasaulē dzīvību. Tad Dievs viņu sacīja, kungs, dod mums alažiņ tādu maizi. Un Jēzus uz tiem sacīja, es esmu tā dzīvības maize, kas pie manis nāk, tas neizsalks, un kas tic uz mani, tam neslāps nemūžam. Bet es jums esmu sacījis, ka jūs mani gan esat redzējuši, tomēr jūs neticat. Ik viens, ko tas tēvs man dod, tas nāk pie manis, un kas nāk pie manis, to es neizmetīšu ārā. Jo es esmu no debesīm nācis, ne lai es daru savu prātu, bet tā prātu, kas mani sūtījis. Bet šis ir tā tēva prāts, kas mani sūtījis, ka no visa tā, ko viņš man devis, man neko nebūs pazaudēt, bet to uzgodināt pastara dienā. Un šis ir tā prāts, kas mani sūtījis, ka ikvienam, kas to dēlu redz un uz viņu tic, ir mūžīga dzīvība, un es viņu uzmodināšu pastara dienā. Jā, tātad pastara dienā, jā. Nu, lūk, tad turpinās tā saruna, un Jēzus pamācība, un viņš saka, ka tā ir šie ļaudis viņu apkārt, viņi izprovocē. Tas ir vienkārši fenomenāli. Viņš tikko ir gājis pa jūru, viņš tikko ir pabarojis tos, un viņi saka, kādu zīmi tu mums radīsi? Nu, piedodiet, atvainojiet, ja? Kādu tu zīmi gribi vēl? Kas vēl ir tas, ko tu gribi sagaidīt, ja? Cieta sirds tā ir. Cieta sirds, kur dzīvo blakus Dieva realitātei un ignorē to. Un diemžēl, mēs bieži esam tajā pozīcijā, mēs dzīvojam blakus Dieva valstībai, kā runājam par Dieva bērniem, ja? un ignorējam to, kā viņš mums strādā, kāds dāvans viņš mums dod, kā viņš mūs ved, kā viņš mūs pamāca. Atkal kaut kas notika, nu ja viņš atsūtīja tālot tā kā telegramu kaut kādu, jeb kaut kādu e-mailu, ja? Pats viņš sēž ar kādiem serveriem ir atnācis tas e-mails, tā mēs nezinām, bet nu šeit viņš ir, un tad mēs sūtīsim kaut kā apakaļ, kad mēs iedomāsimies, ja? Kaut kāda tāda nerealitāte, Dieva tāda attālinājums, tā kā Dievs būtu Facebook draugs apmēram kaut kāds, ka mēs varam tad kaut ko uzrakstīt. Bet mēs dzīvojam viņā, mēs kustamies viņā, mēs esam viņa ļaudis, tā ir realitāte, kas notiek. Ja? Un tas ir tas, ko mēs varam redzēt, skatīties un neredzēt, kas ir cietas sirds rezultāts. Ja? Un cietas sirds ir mūsu neticības rezultāts, tā ignorēšana, ko Dievs mums rāda, jeb uz ko viņš mūs aicina. Ja? Tad mums vajadzīga ir kas? Lūkšana un gājiešana. Ja? Tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Ja? Bet ko tajā Mārka 9 mēs lasījām pirms vārdiem. Lūk, tad, jo tā ir tā Dieva maize, tagad viņi provocē par maizi. Ja? Lūk, ko tu mums dosi? It kā viņš nebūtu tikko devis viņiem maizi. Un viņš saka, jo tā ir Dieva maize, kas nāk no debesīm un dod pasaulē dzīvību. Es esmu dzīvības maize.
kas pie manis nāk, tas neizsauks, un kas tic uz mani, tam neslāpst mūžam. Nu, kā tad tas ir? Tiešām tev nekad neslāpst un nekad nesalkst, ja? Nu, kā nesākst, ja? Un ja nu sākst, kā tad, ja? Bet tas ir, viņš nerunā tagad par ēšanu, tālāk, ka tas turpinās tas stāsts par to, kas ēd manu miesu, dzer manas asinis, ja? Tas dzīvos. Beigās viņš saka, tas ir gars un dzīvība, par ko es runāju, miesa nelīdz nekam. Tad šī realitāte, kurā mēs varam ieiet ar šo ticību, ja, tā mūs paēdina un padzirdina, ka mēs esam viņa klātbūtnē, un mūsu ticībai viņš atbild, ja caur mūsu ticību mēs saņemam šo viņa realitāti. Ja, gluži tāpatās kā tiem, kas izdzen tos mācekļiem, kuriem ir jātic, ka Dieva spēks viņam ir dots, jeb tā pavēle, ja, izdīt, tad tas arī notiks tāds. Un šeit arī mums ir dots pavēle ticēt viņa valstībā, viņa klātbūtnē. Ja? Un tad, kad mēs tam ticēsim, tad tas notiks. Ja? Mēs neticēsim, mēs aiziesim projām un teiksim, nekas nebija. Ja? Un dabūsim cietu sirdi tajā vietā. Nu, tā ir dzīvības maize. Ik viens, kas to... jā, te ir vēl viena interesantā lieta. Ik viens, ko tas tēvs man dod, tas nāk pie manis. Un kas nāk pie manis, to es neizmetīšu ārā. Tas ir tēvs, kurš ir mūs aicinājis, ja? Kurš mūs aicina. Tas ir speciāls aicinājums tev un man, ja? Uz kuru ir atbilde no tā kunga, Kristus. Kad mēs pie viņa ejam, tad viņš mūs uzņem, jo tas tēvs to ir tā noteicis. Ja? Viņš faktiski runā tos cilvēkiem, kuri nevar to saņemt, jo kaut kāds ir iemesls, kāpēc tēvs viņus nevelk. Ja? Un tas iemesls ir cieta sirds, neticība, ja? Un nevēlēšanās. Cilvēki, kas nav tam gatavi, ja? Kam tas neinteresē, kam vispār ir skats uz citu pusi. Ja? Tā es to saprotu. Lūk, kas pie manis nāk, tas neizmetīšu to ārā. Tas mums jāatcerās, ka mēs ejam pie viņa, viņš mūs neizmetīs ārā. Mēs varam iet pie viņa, tad, kad mēs esam arī salaiduši greizi kaut ko, ja? Un meklēt viņa žēlstību. Un es no savas pieredzes pateiktu, ka tā ir liela žēlstība. Ja mēs salaižam ik pa laikam kaut ko šķērsām, sarunājam, izdarām nepareizi. Un tā kunga nepatika, kad ir pār mums, tad mēs sākam saprast, oj, mīlīt, kaut kas nebija labi. Ja? Un ka mēs cenšamies un meklējam, un tā ir tā viņa klātbūtnes, viņa vaiga meklēšana, ja? Kurā mēs varam saņemt to dziedināšanu, to realitāti, ticības realitāti, kad Kristus ir, viņš mirs par mums, un mums ir daļa pie tā. Slavu Dievam. Tā ir liela, vienkārši brīnišķīga, liela žēlstība un dāvana. Tālāk, jo es esmu nācis no debesīm, lai nedaru savu prātu, bet tā prātu, kas man sūtīs. Un šis ir tā tēva prāts, kas man sūtīs, ka no visa tā, ko viņš man ir devis, man nebūs neko pazaudēt, bet uzmodināt pēdējā pastrādienā. Tad uzmodināt atkal, neiet. Un par mākonīšiem dabūt lejā no mākonīšiem, nomakšķerēt lejā, ja viņi tur nolaidīsies ar eņģeļu tādiem gulbīšiem spārniem. Eņģeļiem tā kā nav spārni, bet, tas man nav rakstīts īsti. Bet, tas tāds. Bet tā arī nav rakstīts, ka viņš uzmodinās no mirušajiem. Tas ir tas, kas ir rakstīts. Kā tad būs, tad mēs redzēsim droši vien. Bet daudz pirms mums, kas jau ir aizgājuši, daudzie, viņi jau kaut ko tur zina droši vien, ja kaut kas tur notiek. Ja? Vai viņi ir mākonīšos vai nav. Lūk, tātad viņš ir nācis no debesīm, ja, no debesu valstības. Lai es savu prātu, bet tā prāta, kas man sūtīs. Šis ir tā prāts, ka no viss tā, ko viņš man ir devis, man neko nebūs pazaudēt. Tātad, ja mēs viņam sekojam, tu neesi pazaudējams. Tu tikai pats vari sevi pazaudināt, ja? Nosietinot sirdi, ignorējot, ja, un ejot uz otru pusi, un ignorējot brīdinājumus, kas nāk viens pēc otru, kā lai tas kungs mūs mēģina glābt. Tādēļ uzmās pasadināt. Un šis ir tā tēva prāts, kas man sūtīs ikvienam, kas to dēlu redz, un uz viņu tic, ir mūžīga dzīvība. Un es viņu uzmodināšu pastarā dienā. Ik viens, tas ir tēva prāts. Tātad, tēvs visiem grib mūžīgo dzīvību. Ja? Un viņa prāts ir, ka tiem, kas viņu redz un uz viņu tic, mēs liekam apkārt, ka tas ticēšana ir darbs, ja? un turēšana arī viņa acu priekšā tās realitātes dzīvošana, Dieva valstības realitātes dzīvošana. Ja? Un aiz tās tad nāk arī redzēšana. Neviens nav redzējis no mūsu laikiem Jēzu, ja? Jo viņš stāž pie
Tēva labās rokas. Bet šeit ir runa par redzēšanu tādu, kas ir caur ticību. Ja? Tas ir tas stāvoklis, kurā tev ir jāpaliek tajā, un kur mēs esam aicināti palikt tajā ticībā, Dieva valstības realitātei, kur tā viņa eksistence ir realitāte, kuru mēs ar sirdi varam redzēt, ja? Noprast un piedzīvot. Varbūt nevienā gabalā visu laiku, bet tik pa laikam. Ja? Dievs mums žēlstībā to atļauj. Ja? Tas nav miesas acis, tās nav. Ja? Tas ir sirds lieta. Bet tas ir, vēlreiz saku, tas ir tā vieta, kur mums ir jābūt, tā Dieva valstības vieta, ka mēs neignorējam Dieva valstību. Un tā ir cīņa. Es to zinu pie sevīm, un zinu pie visiem citiem, un zinu pie tiem cilvēkiem, kas ir lieliem vadoņiem ticības, pēc tam Spurgeon, ko es tagad lasu. Ja? Tas arī tieši to pašu var redzēt viņa vēsturē, ja? Ka viņš ir cīnījies par to, lai paliktu. Ja, viņš bija biežāk tur, ja? Un tamdēļ visi viņam gāja pakaļ, viņš varēja komunicēt, bet nevienmēr tāpatās. Ja? Tad uznāca kaut kādas grūtības, problēmas, šaubas, bailes un tam līdzīgi. Ja? Un viņš cīnās atkal pie tā, ja? Un kamēr viņš ir atkal tajā vietā, ja, kur viņš var saņemt to žēlstību un svētību, ko dalīt arī citiem. Nu, lai tālāk, mums varam pagriezt tas tāds čik. Varbūt lasim tālāk, vienkārši no 41. Tad tie jūdzi pret viņu kunēja, ka viņš bija sacījis, es esmu tā maize, kas ir nākusi no debesīm. Un tie sacīja, vai šis nav Jēzus, Jāzepa dēls, kura tēvu un māti mēs pazīstam? Kā tad tas saka, es esmu no debesīm nācis? Tad Jēzus atbildēja un uz tiem sacīja, nekurniet savā starpā, neviens pie manis nevar nākt, ja tas tēvs, kas mani sūtīs, viņu nevelk, un es viņu uzmodināšu pastardienā. Praviešu rakstos ir sacīts, un tie visi būs mācīti no Dieva. Tad nu ik katrs, kas no tā tēva ir dzirdējis un mācījies, tas nāk pie manis. Ne tā, jebkāds to tēvu būtu redzējis, kā vien tas, kas ir no Dieva, tas to tēvu ir redzējis. Patiesi, patiesi, es jums saku, kas tic uz mani, tam ir mūžīga dzīvība. Paldies. Lūk, un šim vārdam, kas tic uz mani, ir ilgstošās tagadnes forma, tāds aurists, jeb kaut kā viņš to saucās grieķu valodā, ja? Kas tic, kas ir ticošs. Tas, kas ir ticošs uz mani, to es uzmodināšu. Tas ir process, tas ir tas darbs, ja? Tā ir tā realitāte, kurā mēs esam aicināti dzīvot. Tam ir mūžīgā dzīvība. Ja? Tas nav tā, ka mēs esam kaut ko sastrādājuši, sadarījuši, un tad mēs rulējam tālāk, atbilstam apakaļ, piesakamies, jā, es tas skaitos, un atkal mēs kaut ko ležam tālāk. Ja? Tas ir kaut kas savādās, ka mēs dzīvojam, ka mēs esam viņa mācekļi. Ja? Un šeit tas ir tātad, tie visi būs mācīti no Dieva, kādi mēs lasījām tajā psalmā. Ja? Tas kungs māca savus ļaudis. Ja? Dažādos veidos viņš māca, un mums ir jāsaprot, ka mums ir jāmācās. Ja? Tad mums ir jāmācās un jāizmaina tas, kas mums tagad nav pareizi, un jādodas uz priekšu, ka mēs saprotam, kā mums ir jāmeklē, ko viņš grib mums teikt. Ja? Šeit ir tā interesantā lieta, ka viņš saka par tiem, ka mēs neredzam, ka viņš ir Dieva dēls, un viņš vienkārši ir Jāzeps un Marija, un kas te visi, ja? Marija nav pieminēta. Jāzepa dēls, tēva māti mēs pazīstam, un brāļus arī citā vietā, un ko viņš tad runājās? Ja? Viņš saka, ka neviens nevar nākt pie manis, ja tas tēvs, kas mani sūtīs, viņu nevēl. Un te ir tā arī interesantā lieta, ja? Tad, kurš ir tas, kur vēl, kurš tas, kur nevēl. Ja? Mēs varam mēģināt teikt Dievam, viņš man nevēl, un tāpēc es neesmu vainīgs pie tā. Ja? Nē, bet varbūt, ka mums ir jālūdz, lai viņš velk. Nevar ienākt tā doma pēkšņi, ja? Kad ja es nevaru saņemt Dievu, ja kāds viņš ir, varbūt mums ir jālūdz tas no tā kunga, ar gavēšanu, asarām un vēl kaut ko, ja? Ar secnību un ilgstoši izcīt, kungs, velc mani, māci mani, ja? Es gribu tur būt, es gribu to ieraudzīt, ja? Un bet tā nav, kad kas lūdz tas saņemums, meklēt, tas atrod, nav tā teikts. Ja? Mēs paši gribam, mēs paši nevaram atrast, tad nav vajadzīgs, ja? Ne par to iet runa. Runa par to, kādas mūsu attiecības ar Dievu, ja? Kādā mēs esam veidā viņu priekšā. Ja? Tad visi būs mācīti no Dieva, un tie visi, kurus velk, būs mācīti no Dieva. Un tā ir tā lieta.
interesantā, ka ir katrs, kas no tā, tad, ir katrs, kas no tā tēva dzirdējis un mācījies, nāk pie manis. Un tagad, šeit ir divas lietas. Tēvs, kurš ir aicinājis, vilcis un mācījis, tā ir viena lietas puse, a otra lietas puse ir kāds, kas ir mācījies. Ir skolotājs, kurš visu labi zina, un skolnieks, kurš mācās. Un ja skolnieks ir sliņķis, un skolnieks nemācās, skolotājs ir. Uzņēmums tu esi skolā, uzņēmums klasē tu esi, iespējams, ja nesēžu telefonā. Un, bet vai tu mācījies? Vai es mācos, tā, kad man tēvs māca? Visi, kas ir mācījušies, kas no tā tēva dzirdējis un mācījies, tas nāk pie manis. Un mums ir jābūt tur, jābūt tajā realitātē, ka tas kungs ir mūsu priekšā. Ja mēs tur neesam, un mēs tur tik ļoti neesam, tad mums ir jāmeklē tas, jālūdz pēc tā, lai mēs varam iemācīties, tas kungs mūs vēl, mēs varam sastapt viņu un dzīvot Dieva valstībā vajadzētu, un būt draudzē arī, kā vai katrai personi atsevišķi, kas var tā dzīvot arī. Lūk, slavu Jēzum. Līdz mums vēl no 1. Jāņa 2 nolasīšu. Mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkojiet. Ja kāds grēko, tad mums ir aizstāvs pie tā tēva taisnēs Jēzus Kristus. Viņš ir salīdzināšana par mūsu grēkiem. Nevien par mūsu, bet par visas pasaules grēkiem. Tā mēs zinām, ka viņu esam atzinuši, ja viņa baušļus, ja viņa pavēles turam, tātad mācamies, ja? Kas saka, es viņu pazīstu un netur viņa baušļus, tas ir mēlis, un patiesība nav tādā, bet ja kas tur viņa vārdu, tajā patiesi Dieva mīlestība ir pilnīga. No tā mēs zinām, ka esam viņā, kā? Ka mēs turam to, ko viņš mums pavēl. Un ja kas saka, paliek viņā, tas ir paliek tajā realitātē, tajā ticībā, tajā viņa klātbūtnē, viņa paša eksistences realitātē, kas ir Dieva valstībā. Ja? Tas ir palikt viņā. Ja? Un tam rezultāts ir tas, ka mēs spējam darīt Dievu prāts un Dievu pavēles. Ja? Un ka viņš mūs māca. Tātad, kas saka, ka paliek viņā, tam pienāks pašam arī zem tā staigāt, kā viņš ir staigājis. Tātad mācīties no tā. Ja? Mēs to lasījām psalmā 16. Slava Jēzum.